Asinsvadu ķirurgs ir ārsts, kurš nodarbojas ar asinsvadu slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Viņa pacienti ir cilvēki ar varikozām vēnām, trombozēm, aterosklerozi, aneirismiem un citām slimībām. Šeit ekrānā redzamajā bildītē tas viss ir redzams. To es varu nodemonstrēt. Viss, kas ir sarkanā krāsā, sākot ar sirds kreiso kambaru, tās ir cilvēku lielās maģistrālās artērijas. Krūškurvī, vēderā, iegurnī, apakšējās ekstremitātēs, augšējās ekstremitātēs un, kas ir varbūt vēl svarīgāk, kaklā. Problēmas kakla artērijās var izraisīt tādu bīstamu slimību kā insults. Asinsrites sistēmas bojājumi rodās aterosklerozes rezultātā. Tā ir visbiežāk sastopamā asinsvadu slimība, kuras rezultātā sašaurinās vai nosprostojas asinsvadi. Aterosklerotisks process nozīmē to, ka daudz gadu garumā normālā artērijā, kas ir redzama šeit, tā ir, to var salīdzināt ar rori, dārza šļūteni ar biezām sienām. Sākotnēji sienas ir glūdas, bet tad pakāpeniski kaut kas sāk augt iekšā, pakāpeniski artērijas diametru sašaurinot. Un beigās tas viss beidzas ar to, ka pa virsu sašaurinājumam var izveidoties mazs trombiņš, kurš pakāpeniski no kakla vidus, kā jau es rādīju bildēs, no kakla vidus, ja process atrodas šeit, no kakla vidus viņš šauj mazus trombiņus uz augšu, nobloķējot smadzeņu asinsritu un novedot cilvēku pie runas kustību traucējumiem vai vēl virknei simptomu, kurus ārstē neiroloģijas nodaļā. Artērijas veic svarīgu funkciju. Tās apgādāja iekšējos orgānus un audus ar skābekli un barības vielām. Asinsvadu sašaurināšanās problēma var rasties arī vēdera dubumā. Jo asins plūsmas ātrums šeit pieaug, bet spiediens ekstremitātē dramatiski samazinās. Ja normāli cilvēkam kājā asinsspiedienam ir jābūt nedaudz augstākam par rokas asinsspiedienu, mēs mēram tādu attiecību, rokas spiedienu attiecību pret kājas spiedienu attiecību. Viņam jābūt augstākam par 1. Ja? Un ja šis cipars ir zem 1 vai sasniedz 0,5, piemēram, uz rokas asinsspiediens 130, kājā 70, tas liecina par ļoti nopietnu bojājumu kādā no tiem segmentiem, par kuru es jums tikko stāstīju. Visbiežāk pacienti vēršas 2 gadījumos. Pirmais. Tā ir lielākoties vīriešu kategorija, ļoti nopietni profesionāli smēķētāji, kuri vairs nevar paiet vai nevar uzkāpt pa trepēm. Tāpēc, ka, piemēram, noejot 50, 150 vai 200 soļus, viņiem sākas sāpes ikra muskulatūrā. Ikra muskulatūra ir apakššķīla mugurējās grupas muskuļi. Iemesls tam ir, piemēram, artērijas bloks, pilnīgs slēgums vēdera lejasdaļā. Rezultātā asins plūsma pa kāju uz leju nav, un pie lielākas fiziskas slodzes nav skābekļa perfūzijas caur arteriālām asinīm, nenotiek normāla vielmaiņa un sākas skābā vielmaiņa, līdzīgi kā sportistiem, ka viņi noskatīgi garu distanci, viņiem sākās krampi muskuļos. Ja, šeit ir līdzīga situācija, tikai mazliet citāda, bet ideja ir tā pati skābekļa bats muskuļos, kas izraisa ļoti spēcīgu nogurumu un arī krampveida sāpes. Algers Brūveris īpašu uzmanību pievērš cilvēkiem, kuri cieš no mirdzaritmijas, lai viņi atpazītu simptomus, kuru gadījumā nepieciešams nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Mirdzaritmija jeb ātrija fibrilācija, kuru rezultātā sirds kreisajā priekškambarī un uz vārstulēm veidojas asins recekļi. Un tad tie savukārt var tikt ar asins plūsmu atraut un ieskalot vai ne rokas artērijā, vai kājas artērijā, vai arī galvā, kakla artērijās. Kas rezultēs ar to, kad ir ļoti pēkšņas stipras sāpes un nejūtīgums vai no augšējā ekstremitātē, tas ir rokā vai apakšējā ekstremitātē. Tās ir situācijas, kad cilvēkiem ir jāsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un 2-3 stundu laikā jābūt. Jābūt ir lielā slimnīcā, kur var izdarīt operāciju un trombu izņemt. Jo to neizdarot, rezultāts var būt ekstremitāšu amputācija. Asinsvadu slimības var izraisīt šādi faktori – smēķēšana, aptaukošanās, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens. Visbiežāk problēmas rodās cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Tāpēc ir svarīgi regulāri pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs un sekot līdzi asinsspiedienam. Un plus vēl viena ļoti būtiska lieta, ik viens cilvēks pēc 50 gadu vecuma būtu
Vai nu ar pēc pašas iniciatīvas, vai arī ar ģimenes ārstu palīdzību jānosūta uz ultraskaņas izmeklējumu. Jā, kakla artērijām tieši tā. Lai diagnosticētu asinsvadu slimības, tiek izmantoti ultraskaņas izmeklējumi, agniogrāfija un citas mūsdienīgas metodes, kas precīzi nosaka problēmu. Šāda slimība ārstēšana tiek veikta gan medikamentozi, gan ķirurģiski. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt operācijas ar minimāliem iegriezumiem, izmantojot punkcijas, kas saīsina rehabilitācijas laiku. Pateicoties medicīnas attīstībai un asinsvadu ķirurgu profesionalitātei, tūkstošiem pacientu atkal var dzīvot bez sāpēm un ierobežojumiem. Galvenais – neignorēt pirmos simptomus un saulaicīgi meklēt medicīnisko palīdzību.